Viss ir sagatavots, lai maksimālajā līmenī aizvadītu tiešām vēlreiz, teiksim, ļoti svarīgu spēli, un tagad arī sastāv ir tas, ko ieminējot. Spēlē pret Grobiņu savainojumu guva Artūrs Karašausks, un, protams, visticamākā bija maiņa, ka mēs ieraudzītu Danielu Patīčuku startu 11. Nu, tā tas arī notika. Spēle ir sākusies. Laukums saimnieki, futbola klubs Liepāja no jums pa labi un Jelgava pa kreisi. Mustafā, mēs tekos tālsitiens, jā, bet tur bloķēts, uzbrukums turpinās. Vēl viens centrējums, tad viegli piespēlīti, Kudrjavcevs, jā. Dodo sitiens ar galvu, Purtičam un Melkalniešiem, visiem pāriem jaunpienācējiem par tiem sezonas notikumiem, par Jelgavas komandu, bet tagad Ēdē raujas viens pret vienu, apspēlē viņš vārds ar ko Ēdē, šoreiz garām, tūkšiem vārtiem. Kā šeit nepaveicas, Jelgavai kā paveicas. Standarts, kārtējais standarts, jau jāsaka. Uztišanās ar soda laukumā, tiešām nikna cīņa, Vārtos, 1-0. Līnītiesnes parāda, un šeit cīņu otrajā stāvā, un pieredzējušais Marko Simičs, Melkalnietis izvirz. Zaudēja ātrumu. Šī kombinācija. Pozicionāls uzbrukums. Valtera Pura centrējums. Arī šādi var mēģināt. Laba siediņa. Hlušačs sitiens. Rikušets vēlreiz ir izudrēts. Nē. Šis jau bija pavisam nopietni. Otru reizi. Tieši viesu komandai Aļņi zaudējuši pirmo puslaiku. Tādām milzīgām šeit vēja brāzmām pūšot. Atgādina otrais puslaiks ar Sporta centrs kom. Svarīga spēle. Vai Jelgava nokritīs no 9. uz 10. vietu. Un Liepainieki pēc garas pauzes beidzot izcīnīs kādu uzvaru. Divus no tiem viņš iesita vienā mačā. Ja nesen Liepāja zaudēja 1-5, tad toreiz ar tādu foršu, simpātisku komandas modeli sastāvu 5-1 uzvara Hanzas vidusskolas laukumā. Dudu! Oi, cik tehniski Dudu pamet bombu uz priekšu, vai aizmuks? Dudu aizmuk! Un te var sarkano kartīti nopelnīt Valmieras. Manuprāt, tā ir sarkanā kartīte Valmieram, jo acīm redzams izgājums 1-1 mazākumā. Jelgava Dudu fenomenāls pirmais pieskāriens bumbai, kura lidoja pa augstu trajektoriju viņam kājās. Neļaut viņam izķert lūk, paravērot, kā Dudu nospēlē šīs te pieskāriens. Opā! Un aiziet prom no Valmiera, kurš netiek galā 1-1 un norauj lejā. It kā Valmiers ar to aprēķinu, ka galvenais, lai nebūtu pendele, bet ir sarkanā kartīte. Tā kā es pat neesmu droši, ka labs lēmums. Droši vien vajadzēja Valmieram dzīties pakaļ un cerēt, ka nebūs šī vārtu no spēles. Bet Valmiers jau saprata, ka būs sarkanā kartīte, mums nepaskatījās tiesa. Priecājās par savu veikumu. Viņš saprata, ka ir nokārtojis pretinieka mazākumu. Varbūt tā bija prieka izpausme, bet tagad brīvsitiens. Vārti, fantastisks brīvsitiens. Vai tas bija Simičs? Vai tiešām centra aizsargs? Marko Simičs realizē tādu brīvsitienu. Fantastika. No Melkalnes ir atbraukusi veterāns Simičs. Guvis pirmos vārtos. Gūst arī otros ar brīvsitienu. Man vismaz jāapstās atkārtojums. Nespēju noticēt savām acīm, jo teicu, ka netik bieži. Tas ir Simičs, patiešām. Un brīnišķīgs brīvstens, precīzāk nebija iespējams. Viens staps, praktiski arī otrs, laikam arī bija otrs staps un bumba vārtos. 2-0 Liepājas labā. Tātad ne tikai Grobiņa mākā caur diviem stabiem gūt vārds, bet pret Riecenā pret Agri Glaudānu. Uzbrukuma malu maina viņš. Atrod Dudu brīvu. Dudu sitiens. Un kaut kādā veidā bumba neielido vārtos. Paušičs spēlē Puru. 3-0. Leidsmans beidzot liek par sevi runā. Vārtu priekšā noslēdz šo centrējumu Leidsmanā. Jūsu ekrānos devies tikko uzmaiņu. Vēl varam izcelt vienu faktu. Liepājas komanda šobrīd 26. kārta virslīgā, 26 mačos. Varbūt, teiksim, tā 25. Tātad pirms šī tagad paskatīsimies Dudu, vai panāks patiešām manis jau piesaukto 4-0. Dudu sitiens pārliknis glāb Jelgavu. Tur man ir aizdomas potenciāli aizmugures stāvokli, bet tagad tā epizode ir aizmirsta. Citā pozīcijā, visu cieņu tiem cilvēkiem, kas spēj sekot visam, ko dara Tamas. Tagad izgāns 1-1. Meļķīs. Vārtseks līdzi Kudrjavcevs. Meļķis spēlēs ar Kudrjavcevu 1-1 futbolā. Un tomēr pat tīkla ārpusi, arī amizanta epizode ar 10-15 noteikti. Viņu darbībā mēs neesam pieminējuši. Bagdas Sarjans, labi, ja korpus nospēlē. Bet var spēlēt. Un izgāns 1-1. 2-1. Pat tā jāskat Dudu. Beidzot būs vārds vai ne šis cilvēciņš, kurš tik ļoti par visu pārdzīvo. Dudu. Ir 4-0. Sidenko 0-4 pirmajos divos mačos. Tur jābūt arī kaut kādai kartītei, vismaz zeltenai. Manuprāt, Andrim Deklavam. Deklavs arī varbūt nelojot. Viņš tik dinamiski ātri. Varbūt Andris Deklavs pavisam netrāpīja pareizajā brīdī, pareizajā vietā. Tagad viņa vārda brālis, tiesnesis Andris, gaida signāls no VAR būseņa un ies skatīties.
aizmuguri tomēr. Mēs pavisam ne par to runājam, izrādās, bet kādā veidā Bekls šķiet, ka no pat parastās dzeltenās kartītes izmūka man nav skaidrs, katrā ziņā vārti nav ieskaitīti 3-0, Nabaga Dudu. Grīnbergs, stūra karodziņa, centrējums, sitiens. Būs saņēma sitienu pa seju, bet tiesas Vēl ļauj viens spēlēt. sitiens! Nonākot laukumā, arī spēle tiks apturēta. Tā arī notiek. Spēle noslēgusies. Futbola klubs Liepāja savā laukumā ar 3-0 ar pārspēju